Sveiciens visiem! Ilgi par šo laiku es domāju, vai vajag man šo darīt vai nevajag. Nu jau ir pagājuši 3 gadi, kopš esam Amerikā ar visu ģimeni, bērniem un suni. Tā kā dzīvojam Bruklinā. Mainījām visu dzīvi no A līdz Z. Un, jā, tā kā sācis domāt, ka vajadzētu sākt kaut ko pafilmēt, parādīt arī jums. Varbūt ir kādam interesi, kā šeit kas notiek reāli, nevis kā pasniedz tikai to labāko un foršāko. Nu, es ceru, ka man visi redz, dzird. Jauns blogeris no Latvijas, ne, bet no Amerikas. Tagad ir tik populāri ir visiem filmēt un stāstīt. Labu laiku par šo es domājis. Un es sapratu, ka varbūt arī jāsāk arī man parādīt, kā es šeit dzīvoju. Tā ir Bruklina, New York. Jā, labu laiku es par šo domājis, kā jau atkārtojos, bet varbūt tās jāsaka taisīt kontents un parādīt, kā ir šeit, kas ir plus, kas ir mīnusi, un varbūt ir kādam interesi. Ja ir interesi pārvākties uz Ameriku dzīvot, un varbūt kādam ir interesi vienkārši apskatīt pāris lietas, ko var apskatīties. Tā kā mēģināšu kaut ko filmēt, kaut ko rādīt. Negarantēju, ka būs ļoti interesanti, bet varbūt kādam būs kaut kādi jaunas vēsmas, jauni iespaidi, kā jau minēju. Varbūt pieņemt lēmumu arī, kā mums tas bija ar ģimeni pirms 3 gadiem, ar sievu un 3 bērniem un suni, pamest Latviju, visu atstāt un doties lielajā zemē laimi meklēt kā sprīdīši. Jā, tā kā centīšanas parādīt, kāpēc šo lēmumu mēs pieņēmām, kāpēc mēs pārvācāmies, kāpēc Amerika. Bija arī vairākas domas par citām vietām, bet jā, šeit esam. Izskatās, kā arī uz palikšanu, tā kā skatāmies kontents. Šādi izstās izslavētā Brighton Beach, kur dzīvo ļoti daudz slāvas tautības cilvēciņi. Ne tikai slāvi, arī poļi, lietuvieši, igauņi, tā kā arī latvieši. Nu, šī vieta laikam ir vispopulārākā no filmas Brālis. Sveiciens visiem vēlreiz. Tagad mēģināšu no mašīnas bišķiņ jums pastāstīt vairāk, te ir mierīgāk, un līdz ar to mums gan šodien ir ļoti karsts. Ir jūlijs, ir kaut kādi 30 pāri grādiem ārā. Un kā minēju,
neesmu ne profesionāls, ne man ir iepriekš kaut kāda pieredze bijusi blogošanā vai video taisīšanā, bet dzīvojot šeit, skatoties video YouTube'ā, redzu, ka tā interese varbūt cilvēkiem varētu būt. Un tāpēc nāca kaut kāda doma, ka varbūt tās parādīt vairāk un pastāstīt, kā tas ir, kā ir šeit atlidot, kā ir šeit dzīvot. Cevišķi, ja tu neatlido tikai viens, bet atlido ar visu ģimeni. Kā mūsu gadījumā ar sieviņu un 3 bērniem un suni, kā jau stāstīju. Tā kā, jā, tātad tas bija 2022. gada 14. jūlijas, kad mēs nolādējāmies JFK lidostā. Un mums sākās lielais Amerikas sapnis. Sapnis bija tā, kad tik grožaini viņš gan nesākās, jo mēs ielidojām un bija savas grūtības jau pašā startā, jo mums nebija apakaļbiļešu, jo mums ir savs stāsts, savs problēmu, kāpēc mums nebija apakaļbiļetes, bet to mēs varbūt pārnāsim kādā citā reizē, ja būs interesi un būs skatītāji, kam vispār šis kontents liekas interesants. Jā, pirmais mūsu dzīvoklis bija, mēs vēl Latvijā bijām, ierējām R&B dzīvokli, kas šeit Amerikā ir ļoti grūti un sarežģīti, jo, ja tev ir nauda, tas nenozīmē, ka tu šeit var atrast dzīvokli. Un tas ir ļoti, manā skatījumā, viens no grūtākajām lietām, ko šeit Amerikā, vispār Bruklinā, Ņujorkā. Es domāju, jebkurā vietā, varbūt tās kaut kur citur, Florida vai vēl kaut kur, varbūt tas ir bišķiņi vieglāk. Bet šeit tas ir ļoti sarežģīti, jo cenas ir ļoti augstas. Un, ja tev ir nauda, tas nenozīmē, ka tu varēsi izīrēt dzīvokli. Jo atcerēsimies to, tu esi šeit ielidojis, tātad tu esi šeit uz palikšanu. Tātad sākās viss, tavs lielais Amerikas sapnis sākās ar realitāti, ka tev vajag dokumentus, tev vajag banka kontus, tev vajag social number, tev vajag credit score, tev ļoti daudz lietas vajag, lai tu šeit varētu sākt vienkārši dzīvot un īrēt dzīvokli no kāda privāta cilvēka, kas tev varētu sākt uzticēties un lai tā cena nebūtu nenormāli augsta. Jo cenas svārstās. Sanāca bišķiņa pārāvums telefonam, jo kā es minēju, ļoti karsts, un es biju nolicis telefonu saulē un bišķiņ telefons uzkarst. Tātad atgriežoties pie īres cenām, jā, cenas ir augstas, un tā amplitūda var būt, man liekas, minimums tas ir viena istaba $1000, tas ir, ja tu dzīvos ar kādu kopā. $1000 un cenas iet tikai un vienīgi uz augšu. Tā vidējā cena varētu būt no 2,5 līdz pat neiedomājumiem cipariem, viss atkarīgs no jūsu budžeta, cik jums ir ienākumi un vispārējais. Tātad, protams, arī, ja tu gribi izīrēt šo dzīvokli, ja tev ir beidzot visi dokumenti kārtībā un tu vari dabūt šo dzīvokli, tātad attiecīgi tev jārēķinās, tev jāsamaksā mākleram 1 mēneša summa, tad ir pirmā un pēdējā mēneša maksājums. Var vēl arī būt, kad ir kaut kādi izņēmumi, ka paprasa vēl kaut kādu maksājumu, bet pārsvarā ir šie 3 maksājumi, kas ir pirmais, pēdējais un māklers. Tātad, ja jūs rēķināt paši, tad vidēji 2,5 vai 3,000 ir maksā dzīvoklis, tātad vismaz jums ir vajadzīgi 10,000, lai varētu sākt īrēt dzīvokli. Tas ir pats minimums, pats standarts. Attiecīgi, ja īrēja istabu, es pieļauju iespēju, ka tur varētu būt savādāk šie nosacījumi un vispārējais, bet es tikai stāstu jums no savas pieredzes. Tas katram var būt individuāli un savādāk, un es pieļauju iespēju, ka noteikti ir, cik mēs esam šeit cilvēki, tik arī ir noteikti katram savs gadījums, bet mūsu gadījums bija tieši šāds. Jā, tad tālāk ir viss, protams, papīri. Ja tu šeit gribi palikt un dzīvot, tad tas ir tas nākamais solis, kad ir jācīnās un jāiet un jādara. Un to es arī noteikti varētu stāstīt kādā nākamajā sērijā, kā tas varbūt ar ko vajag sākt, ar ko varbūt tās īsti nē. Bet tas mans blogs vairāk ir par to, ka tu šeit atbrauc un šeit gribi dzīvot. Es nerunāju par cilvēkiem, kas brauc atpūsties. Jums ir visi iespējas esta, vīza, un tas viss pasākums ir pavisam savādāks, ne, mūsu gadījumā.
Tā kā, jā, nu tā dzīve ir skaista. Vasara šeit ir pasakaina. Var arī izbaudīt, sākot no aprīli, marts, aprīlis, nu tad jau kaut kas sākās, jau foršs silts laiks. Mūsu pieredze pa šiem 3, no jau 4 gandrīz gadiem ir tāda, kad pat oktobra beigas, novembrī vēl ir labs laiks. Decembris, protams, ir ziema, bišķiņ vēsāks. Pēdējo šo gadu bija ziema, bija sniegs arī Bruklinā, tā kā varēja arī izbaudīt sniega prieks atšķirībā no Latvijas, sapratu, Latvijā nebija sniega. Jā, nu, ir dzīve šeit savādāk, ir foršāka, un jā, tā kā būtu foršas arī noteikti atstāšu, lai var cilvēki komentēt. Man būtu interesanti redzēt, kas jums vairāk interesē, ko jūs gribētu redzēt. Mēģināšu rādīt no mūsu ikdienas, arī no sava darba, ko arī vēlāk arī noteikti stāstīšu, ko es darbojos, ko es daru. Un arī kā pavadam brīvdienas. Puika un spēlē hokeju, tā kā mūsu sestdienas, svētdienas bieži vien ir sezonā, kas ir no augusta līdz martam. Hokeja sezona iet, tad pārsvarā mūsu sestdienas, svētdienas ģimenē ir ledus halles. Jo tad ir spēles, turnīri, un tad mums sanāk braukt ārā, palikt kaut kur ārpus Ņujorkas. Un tad mēs varam izbaudīt šo ārpusi no pilsētas. Tā kā arī gan ar to parādīšu. Arī kādam vecākam varbūt interesē, arī puika spēlē hokeju. Arī tas varētu būt interesanti, jo arī šis ir tas gadījums, ka mēs atbraucām, mums bija tikai pāris pārundas attālināt no Latvijas ar hokeja klubu no Ņujorkas, no Bruklinas. Arī vēlāk arī noteikti stāstīšu arī to, ja arī kādam interese. Tā kā es saku, neesmu profesionālis, bet kaut ko centīšos jums filmēt, rādīt, un ceru, ka jums patiks. Ja nepatiks, tad vismaz ierakstiet, ko varētu mainīt, lai jums patiktos šis kontents. Jo zinu, ka neesmu vienīgais tāds, kurš sapņo pa Ameriku un kuram ir bijis sapnis. Tā kā parādīšu, kas ko kā. Čau!